Ir 4:58 no rīta. Es atrodos Krāslavā. Es tūltiešu ārā no kājām. Jēdu uz autobusu un uz vilcienu. Šodien gara diena priekšā. Ir sestdiena. 5 no rīta. Pakaļā ir šodien. Tu dirst. Pitch black. Kulzu? Jā, tā. Es jau domāju, what the fuck, kaut tas durvis dzirdēju. Ej, tu dirst. Vienkārši pitch black outside. Es neredzu, kur es eju, es redzu tikai lampas tālumā. Wish me luck. Tas viss, ko es varu pateikt. Ārā ir tik augsts, ka mašīnām logi ir full on aizsaluši. Ar skrāpēju vajadzēs tātad no rīta skrāpēt no logus, lai var aizbraukt kaut kur. Un tagad pa kāda tumša liela paku jāiet. Tu dirst, cik ārā ir augsts. Es tev atčai. Es aiziešu Pietru. Es būšu vienīgais tur. Es tur būšu 20 minūtes pirms autobusa. Bet es esmu pārliecināts, ka es tur būšu vienīgais. Man ir arī aizdomas, ka es vilcienā būšu vienīgais. Un man ir aizdomas, ka dēļ tā, ka es Pietarā būšu tikai viens, ka autobus nebūs neatnāks. Bet to mēs esam. Es ceru, ka viņš atnāks. Kas laika low-key, es nepamodos. Šī agri. Tikai lai aiziet uz centru un nāk tāpakaļ. But no. Bet jā. Man tētim šodien vārdiena. Tāpēc es arī šobrīd braucu mājās. Jo es tā nemaz nebūtu braucis mājās. You know. Kas laika. Šužli piekdienā brauc mājās. Tagad ir 6 dienas rīts, un es tikai tagad braucu. Un tas fakts, ka man jābrauc ir 4 stundas vilcienā. Gālī! Vēl kopā kaut kādas, es nezinu, 2 stundas autobusā. Es nocekam sapratu, ka tā jābrauc pašam mājās, ķipā ar vilcienu un pēc tam ar autobusu un ar kājām. Bet ja viņi būs pamodušies, viņi man pazvanīs, mani savāks. You know, bet sestdienas rīts, why the fuck, lai viņi būtu pamodušies. So es jau tagad zinu, ka es pats braukšu mājās. Yeah. Rodž. Ir dirsti kā ar augsts. Es tikko izkāpu ārā. Es atrodos Ogrē. Man tētis pamodās.
So, viņš izdomāja, ka viņš man brauks pakaļ. Šos es ogre, es tagad maucu uz Lidlu. Cerams, ka paspēšu nopirkt viņam šokolādi. Mamma teica, ka es viņam uzdāvinu šokolādi ar veseliem lazdu riekstēm. Viņš atrodas Īkšķilē šobrīd. Es esmu ogrē, es ceru, ka es paspēšu nopirkt. Jā, bet ogra laukai smuka. Man tu patīk, es esmu kaut kādā dzīvokļu rajonā, bet ir tāds smuku uztaisīts. Augsti ļoti un stabili. Nē, vilcienā bija silti, kaudzīgi. Nebija tikai silti, bet bija silti. Es gulēju, skodas 2 vai 3 reizes gāju gulēt, jo, vilcienā nekad nevar normāli pagulēt. Man austiņa krita ārā, un skanēja muzika. Man austiņa krita ārā. Vai arī, AirPodiem ir tā feature, kad, ja tev austiņa tikā nav ausī, vai izkrīt no auss, vai, kaut kas tam līdzīgs, mūzika apstājas. So, jā, es esmu ganīgs pie Lidla. Es redzu Lidlu. Atkal izslīdē. Man просто slīd riepa! Okay. Huh.